Labākais konverģences punkts ir tas, kur viņi saplūst. Pirmais. Lielais Izraēlas projekts tiks sasniegts. Pax Judaica tiks sasniegta. Tā ir viena pasaules valdība. Vienas pasaules valdība. Tas ir viens galvenais konverģences punkts. Ja tas ir taisnība, tad cits konverģences punkts ir Al-Aksas mošeja dos vietu trešajam templim. Visas šīs eskatoloģijas vai nu to saka, vai ir vienaldzīgas pret to. Viņi tam nepretojas. Tāpēc es paredzu, ka Al-Aksas mošeja tiks iznīcināta, jo viņiem jāuzbūvē trešais templis. Vēl viena lieta, kurā viņi konverģē, ir antisemītisma uzplaukums. Kāpēc? Jo tas piespiedīs diasporu, ebreju diasporu atgriezties Izrēlā. Tas ir ļoti svarīgi šai eskatoloģijai. Vēl viens svarīgs konverģences punkts ir Goga un Magoga karš. Mēs patiesībā nezinām, kas tas ir, bet šis karš it kā ir pēdējais karš pirms Dieva atgriešanās, pirms vēstures beigām, pirms pasaules beigām. Kas šis karš ir, mēs vēl nezinām. Bet cits veids, kā to teikt, ir tas, ka šis karš Irānā novedīs pie Goga un Magoga kara kādā brīdī. Kas šis karš ir, mēs apspriedīsim vēlāk. Vēl viena patiesi svarīga lieta ir, ASV un Ķīna nav daļa no šīs eskatoloģijas. Tas ir tas, kur visi piekrīt. Ne Amerikas Savienotās valstis, ne Ķīna nepiedalīsies nākamajos notikumos, kas nozīmē, ka kaut kas notiks ar šīm valstīm. Un tas padarīs šīs valstis nenozīmīgas. Un labākais paredzējums ASV ir pilsoņu karš. Pilsoņu karš. Un tas ir tas, kur visas šīs eskatoloģijas konverģē. Citiem vārdiem sakot, šis kara darbības notikums notiek, lai šīs dažādās eskatoloģiskās tradīcijas varētu sasniegt debesis uz zemes no sava skatu punkta. Tātad, ko tas nozīmē? Dotajā konverģencē mēs patiesi paredzam noteiktus notikumus, kas notiks nākamajos 2 līdz 4 gados. Jo viņi visi grib, lai šīs lietas notiktu kopā. Tātad apskatīsim dažus ātrus paredzējumus. Pirmais paredzējums, protams, ir tas, ka ASV izmantos sauszemes karaspēku, jo sauszemes karaspēka izmantošana radīs nacionālo iesaukšanu. Un ko dara nacionālā iesaukšana? Tā rada pilsoņu karu, vai ne? Daudz jauni cilvēki atteiksies cīnīties šajā karā, un tas radīs protestus. Tad Amerikai nebūs izvēles, kā izvietot Nacionālo gvardi. Un tas radīs recepti daudz pilsoņu konfliktiem Amerikā. Vēl viena lieta, kas notiks, ir tā, ka izmantojot sauszemes karaspēku, jūs zaudēsiet karu. Un tad CENTCOM, kas ir amerikāņu militārie tuvajos austrumos, tad pāries uz Izraēlu. Tas, kas notiek šajā karā, ir GCC ekonomikas tiks iznīcinātas. Un tas ir daļa no plāna, jo, lai Izraēla sasniegtu lielo Izraēlas projektu, tai jāabsorbē GCC un daļa no Turcijas un Ēģiptes. Tātad GCC būtībā ir gatavs. Nolūks ir sagraut viņu ekonomikas un padarīt tās nenozīmīgas. Trešā lieta, ko mēs varam sagaidīt, ir Turcija ienāks šajā karā, un Saudi-Arābija patiesībā ienāks karā. Jo jūs gribat izmantot šo karu, lai pēc iespējas vairāk vājinātu pretestību šīm eskatoloģijām. Tātad Turcija un Saudi-Arābija ienāks šajā karā, un viņi cietīs milzīgi savas līdzdalības dēļ. Atkal, Al-Aksas mošeja tiks iznīcināta.
un tad Persijas uzplaukums. Persijas uzplaukums, kāpēc tas ir svarīgi? Jo mums vajag šītu pasauli apvienoties pret Izraēlu dienu beigām, vai ne? Tātad jums nav problēmu, ja Irāna patiesībā uzvar šo karu, jo uzvarot šo karu, Irāna aktivizēs savu persiešu identitāti. Un tas ir svarīgi eskatoloģijai, jo Goga un Magoga karā cilvēki interpretē Gogus un Magogus, kas dosies pret Izraēlu, kā Persiju un Krieviju. Kopā viņi dosies pret Pax Judeika. Sastais ir tas, ka Izrēlā jūs sasniegsiet Pax Judeika un lielo Izraēlas projektu. Lielais Izraēlas projekts un Pax Judeika nav tas pats, draugi. Lielā Izraēla ir būtībā teritorija, ko izrēlieši uzskata, ka Dievs solīja viņu priekštecim Ābrahamam. Pax Judeika ir vienas pasaules valdība, balstīta uz AI uzraudzību un zvēra zīmi. Tātad notiks tas, ka Izraēla izmantos šo karu, lai paplašinātu savu teritoriju, un tad notiks tas, ka kapitāla tehnoloģijas sāks plūst uz Izraēlu. Domājiet par uzņēmumiem kā Nvidia, Oracle, Microsoft, Google. Viņi droši vien pārvietosies uz Izraēlu, jo tur būs vara. Tad Krievija uzvarēs karu Ukrainā. Un tad Grieķu atgriešanās Konstantinopolē. Būtībā cits veids, kā to teikt, ir tas, ka iespējams Grieķi dosies karā pret Turciju, un tad Krievija atbalstīs Grieķus un atgriezīs Grieķus Konstantinopolē. Bet tad jūs sakāt, paga, Turcija ir NATO locekle. Mēs varam sagaidīt arī Eiropas iznīcināšanu. Būtībā NATO beigas. Tātad šis karš Ukrainā nav tikai par to, ka Krievija aizsargā savas robežas. Šis karš Ukrainā ir domāts arī, lai sasniegtu pareizticīgo eskatoloģiju, iznīcinātu Eiropu, iznīcinātu NATO, lai Krievija var sasniegt trešās Romas pravietojumu, kas nozīmē Eiropas iznīcināšanu. Tātad es apspriedīšu Krievijas-Ukrainas karu vēlāk, kad virzīsimies tālāk. Bet ko es cenšos parādīt jums, ir tas, ka tikai analizējot dažādu reliģisko tradīciju visekstremālākās eskatoloģijas, jūs varat no šīs analīzes izvilkt punktus, kuros viņi piekrīt. Un šajos punktos jūs varat izdomāt, kā viņi ietekmēs pašreizējo ģeopolitiku. Lai izdarītu paredzējumus par to, kā karš attīstīsies, kā pasaule transformēsies nākamajos 2 līdz 4 gados. Tātad tas saucas eskatoloģiskās konverģences likums. Tas dod mums milzīgu ieskatu, kāpēc lietas izvēršas tieši tā, jo atkal es atkārtoju, bet tikai no ģeopolitiskās perspektīvas, tikai no reāla politikas perspektīvas, šis karš Irānā nav loģisks. Bet, ja jūs skatāties no eskatoloģiskās perspektīvas, tad tas ir perfekti loģisks.